here we go. Wait. I will take a photo. Nu, šādi mēs ejam. Un šādus čubģikov mēs Вот šitā sūds man ar bija, viņš konkurēja. negribam, jo notiek pēc tam šitā. Skatās uz Reki. It's ring. Oh my God, from yesterday. He's very quick. Amazing quick. Un šeit ir tīģera tādas. Your finger, no? Yes. Viņš kad čurā, When we are viņš ir tā šķiek taisa. here, Un tā kā mēs esam kaut kādos nereāls. then it's come. When we move, no. Okay, let's go. Rek, ir man arī. Let's move, yeah. Jā, tev arī. Another one. Oh, same for me. He's coming, look, see. Yeah, let's go. Let's go. Fucking shit. Bambus atzinumi. You say, welcome the technique, how they do it. Wow. Very nice. This very nice bomb. Kāds paša? Kaut kas tāds. Tā kā zāle. Zālītē. It's very delicious. Nokāpam. Oh my God. Ka mūsu pauzīte. Ancis jau trenē savu komandu. Jā, Jauno novas spēlēšanas komandu. tikai caurumi mazāk izviest. Jā, redzē? Tā kā novas, bet ne novas. Yes. Anna climbing slowly to top. Nu, re, kur mūsu istaba. Kaut ko salikām bišķiņ, nav gaismas. Nu, it kā viņai jābūt, bet viņas nav. Šai lodži ir tikai uz saules baterijiem elektrība. Mums ir lukturīši apgaismo. Nu, un ārā jau kaut kādas 5 stundas līst vienkārši siena ar lietu. Šodien no rīta ir saulē. Kurā augstumā mēs esam? Mēs esam 1122 metri. Nu jā, būtās sapaldēs. Viktors nāk lēnītēm ejam. Jā, un ejam mēs ar ķedīti izskatās. Pieturamies. Šitā nogājām. Un kaut kur stāv šitā. Te ir viss lielos milzu akmeņos. Ejam pa džungļiem. Pilnīgi. Tas lapas ir milzīgas. Nu, šodien ir brīnišķīgs laiks. Kāds 29. maijs. Un mēs ejam no 3600 uz 4000. Džungļi un koki drīz pazudīs.
paliks tikai akmeņi, ainas bišķi mainīsies. Un te nedaudz var redzēt mēra piku, mēs jau esam jau tuvāk. Kokte. Viņa ir tā kā Namči bazārs laikam. Pirmā pilsētiņa pēc Luklas, jā, lido uz Luklu. Nu, un re, kur šodien skati. Vakardien te vispār neko nevarēja redzēt. Neko. Tāda pilsētiņa, dažādas lodžas šeit ir izvēle, kur palikt. Un augšā var redzēt Mērapiku, kur mēs arī temējam iet. Nu jā, tā kā tā ir norma, kad no rītiem ir saule un pēcpusdienā ir lietus vai mākoņains. Un šodien mums ir liela veiksme. Mēs ejam šodien 3 stundas. Iespējams vēl pēc tam uzkāpsim bišķiņu augstāk, lai pagulētu labāk uz 4000. Gaļa. Tāda dzīve. Jūta nāk. Nu jā, nu redzēs, kā mēs jutīsimies vakarā. Priekš manis tā būs pirmā reize tādā augstumā. Nu tad jau arī redzēsim. Šeit ir laikam jāparada visus permitus, lai kā mēs varam iet un kā mēs varam kapt. Nu arī beidzās mums džungli. Tikai vēl bišķiņ koki pa malām. Nu, pa lielam. Šodien mēs jau nebūsim džungļos. Apstākļi paliks skarbāki. Skābekļa bišķiņ mazāk. Arī vēsāks. Šodien mēs jau ejam biksēs. Nu, katram gadījumam šorti ir. Bet, nu, Iveta šortos. Wow, cik skaisti. Pārēji biksēs. Es uzliku sev arī lakatiņu uz kakla, jo vakardien bija diezgan tāds nepatikams svejš. Kaut bija silti, bet ja sasvīts, nu, tas nav labi. Brīnišķīgs laiks. Mēs ejam uz pilsētiņu, saucās Tangnak. Nu, nezinu, pusi mēs vēl neesam nogājuši. Mēs ļoti lenītam šodien ejam, nesteidzamies. Skatās ļoti skaisti. Someone, right? So- They keep the statue inside. He is same which we start first day. Yes. Is Lama. This. And here is 3 different statue. This left side is Guru Rinpoche, Guru Padmasambhava, and mantra Om Ahum Binza Guru Pemasiddhi. This is very, sometimes when you see some bad dream and when you are working very hard but doesn't help, if you read the mantra of Guru Rinpoche's, it will be, success. And medium is, it's called Tsepame. Tsepame is long life. If you read mantra of Tsepame, we will be long life. We'll go there. Super. Yeah.
Tuvojamies mūsu naktsmītnei, mūsu lodžam. Brīnišķīgi skati. Guņšiņi pa priekšu. Mēs baudam, nekur nesteidzamies, lēnīt elpojam, netaisam asas kustības. Augstums paliekam ar virs 4000 šobrīd. Varbūt šodien pēcpusdienā aiziesim kaut kur pastaigāties vēl bišķiņu augstāk, lai mierīgi gulētu. Viss it kā jutās labi. Es eju ar vējjaku un pat uzmaucu sev uz galvas vienu momentu. Ir ļoti stipri. Būtu vējš, man nepatīk vējš. Man ir jutīgs kakls, man ir jutīgs auss, man ir jāsadzās no vēja. Nu, šitā ejam. Iesim pa to tāciņu un kaut kur tur. Saulīte kaut kur pazuda. Mēs esam piekājiem pie mūsu smuka mēra pika. Nu, ejam tuvāk jau nometnēm, basekampam un highcampam. Šajā lodžā esam izterējuši ar Gunti ap 130 vai 120 eiro pa 2 dienām. Nu, ūdens, šokolādes, internets, duša, čārģers, viss par maksu. Yeah. Kohra vai kaut kā tā. 3600. Mēs tur paliksim, no tas ceļiņš mums ir šodien šāds. Brīžiem ir ļoti stāvs vai ļoti un jāpalīdz sev ar nūjām. Mēs esam mākonī. Vēl projām te aug milzīgi rododendri. Tas maziņais krums. Viņu nu jā, lapas ir ļoti liels. Nu, tādi viņi te jau diemžēl noziedējuši. Spērvilku atkal šortus, kaut sāku ar niksēm. Saule ļoti stipra. Silda, labi. Bet nu vējiņš ir, tāpēc ir uzvilkts arī lakatiņš uz kakla. Anneņai 4 miesasargi pieskata mierīgi. Security for Anna. For Anna, for bodyguards. Anna is very famous. You have 4 bodyguards backside.
Jā, šodien jauns rekords uzkāpšanā. Reku vakardien tur lejā grupīti gājām. Namaste! Arī veikaliņš. Kāds cepurīts. Nu, šāds arī skats. Panasonic wash machine. Electrolux wash machine. 4300. 1300? Nu, kaut kur jā. Vai vairāk? Nu, viņš man liekas teica 300. 31. maijs. Un mēs ejam uz kare. Šodien vēl bišķiņ iziesim augstāk, cik mūsu gids ceļiņš teica. Lai būtu aklimatizācija, lai nav tā, ka tu kaut kas bija babams. Un tur iesim gulēt, nezinu cikos, 6-5 pa dienu, lai pagulētu, jo 1 celsimies, iesim uz virsotni. Ceļš uz virsotni un atpakaļ līdz kara lodžam kaut kur 12-14 stundas. Tā ir visa diena. Mēs jau esam rekur šeit. Bijam laikam no tās puses tur. Un tagad atnācam šeit. Tad mums ir jāaiziet rekur pa to taku. Tur šitam te. Un pāri tam jābūt mūsu lodžai kaut kur, nezinu cik tālu. Kā jūtas balss? 4700 ir ok. Jā. Mazliet mazāk. Mazliet mazāk. Tas bija uz kameru pateikts. Jā. 4650. 650. Mūsu lodžija. Žēl, ka mēs šeit nesam. Kam telti žājas. Vispirms pagaršo. Daudz cinnamona ir. A tas tev? Vanīgs. Vīns. Viņi paslēdzās ciet, viņi pēdējā dievši. Mums sezona beidzās. Tāpēc ir viss ir Jā. ciet. Es viņiem prasīju, cik nedēļa aptuveni cilvēku iziet 200 līdz 300 cilvēku nedēļa aiziet.
iziet cauri. Es varu cegot, esmu paši pēdējie. Jā. Un tas Gigs teica, ka mums ir paveicies, tas, ka laiks turās labs, jo tagad sākās off-seasons tieši šajā nedēļā. Kad nav cilvēku, kad nav. Tā kāpšana nevarēs tā parasti līdz 27. un 29. mājām. Tad, tā kā viss beidzās, bet laika loks faktiski atļauj to darīt vēl nedēļu. Bet vienkārši kaut kā nav pieraduši riskēt, vēl turēt visu to Tur ir bezkāpu. sporta kāpieni tikai pēc tam. Kas tur jauns maršruts vai vienītī kāp. Nu, kam nav šērpus, Jā. bet īrie sportisti atpīst.